Tātad, sveiki, šeit es, Mambo Čoko, un šodien es jums parādīšu, kā uztaisīt vienkāršu XP fermu. Tātad, XP ferma ir tāda lieta, kā tunelītis uz augšu, no kura galā ir salikti spavneri, un no spavneriem krīt zombiji. Un zombijus jūs sitat un vācat XP. Un tādā veidā jūs varat savākt šo XP, lai enchantotu. Ātrāks veids, kā savākt, nekā skraidīt un meklēt zombijus, un tad viņus kilot. Tātad, jā, šis spavneris tāds vienkāršs, ne spavneris, bet XP ferma. Tātad es ātri pārslēgšos uz game modu. Pārslēgšu game modu, lai es varu dabūt spavnerus. Un, jā, lai man ir viss vajadzīgais. Tātad spavnerus nevar uztaisīt. Pašus spavnerus var atrast un izrakt ar silktaču pickaxe, ja ir tāds plugins serverī. Vai arī ar game modu palīdzību dabūt. Tātad es šeit attīrīšu mazliet vietu un tad turpināšu filmēt. Tātad es šeit mazliet attīrīju vietu. Jā, tātad jūs varat spavneri taisīt no kādu materiālu, kādu jūs vēlaties, bet es personīgi izmantošu vienkārši akmeni, jo tā ir smuki un labi. Nu, bet tas ir pēc jūsu izvēles, jūs arī droši varat izmantot šos te skaistos blokus, kur ir jaunajā versijā. Jā, bet es izmantošu vienkārši akmeni, un tad vēl vajadzīgas arī ir lāpas. Lāpas arī vajadzīgas. Tātad, lai sāktu veidot spavneri, jūs varat izdomāt, cik liela būs pati apakša, cik zombiji tur satilps. Jūs varat taisīt šādi te, tā kad paliek tā kā 4 bloki, stuba cūka. Tā kā paliek 4 bloki te pa vidu, bet es parasti taisu, un es iesaku tā taisīt. Tā, kad paliek 2 bloki. Nu, tā kā 2 bloku. Kāds var pa vidu. Tātad, jūs vienkārši paņemat un šitādi uztaisat. Tā kā 3 bloki gar malā un 2 te, tā kā 4 un 3. Krāč jūs sapratāt. Šādi te. Un tātad, lai spavneris vislabāk darbotos, tam augšai ir jāatrodas 10 bloku attālumā no apakšas, jo tad zombiji tā kā kritīs un viņām atņemsies HP, un tad viņas varēs ar vienu sitienu novākt. Un jā, un 10 bloku attālumā vajag būt tāpēc, lai paši spavneri strādātu un zombiji spavnotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tā kā 10 bloki ieskaitot apakšā. Tātad šādi te uz rīti apbūvēju. Es apbūvēšu, būšu atpakaļ. Tātad, kā redzat, esmu apbūvējis apkārt. Jā, 10 bloku augstumā tagad es atrodos. Jā, tātad vienkārši skatās apmēram šādi. Tagad es tā pārmainīšu game modu un pamēģināšu, cik man HP atņems. Tātad, nu, normāli. Kad zombijs nokritīs, viņam atņemsies HP vairāk. Tad atpakaļ uz game modu. Pirmo. Un jā, un tagad pavisam aizmirsu, ļoti atvainojiet,
Vēl vajadzēs arī ūdeni. Kā arī pašas spawnerus, bet tos beigās. Tātad, tagad jums ir jāliek jātaisa augšā. Tātad, manuprāt, bija 4 bloku augstumā. Es ātri pārbaudīšu. 4 bloki no abām pusēm. Tātad šādi te šeit pa 2 uz 4. Karoči 4 bloku attālumā visapkārt kāpiet. Saplikšu un tad būs atpakaļ. Tātad, kā redzat, es apbūvēju. Tātad ir 4 bloki, 1, 2, 3, 4, jā, 4 bloki. Šo te pirmo bloku skaitot, tātad 3 vēl klāt, un 5. bloks ir apkārt sieniņa. Tātad tagad pārbaudam, vai viss strādā. Ūdens apstājas tieši pie pašas maliņas un tak no visām pusēm. Un tie uz vidu tā kā sadzer. Tātad kā tas notiks? Šeit būs spawneri. Zombiji spawnosies, viņi nokritīs un šādi te slīdēs lejā pa ūdeni un nokritīs lejā. Un tad jūs viņus sitīsiet. Bet līdz lejā mēs tiksim vēl. Tātad tagad 4 bloku augstumā ieteicams uztaisīt apkārt visu. Apkārt visam aplikt. Tā kā sienas. Es aplikšu un tad turpināšu filmēt. Tātad es saliku sienas. Jā, un šādi te viss ir ļoti labi, ideāli. Un tagad vajag uztaisīt jumtu. Tātad vienkārši šādi te aizpildam cietīs. Tātad esmu pabeidzis jumtu gandrīz. Ieliekam pēdējo bloku un jā. Un tagad te paliek tumšs. Kāpēc vajag lāpas? Tagad mēs saliksim lāpas. Wow, kas skaļa, baismīga. Lāpas visos stūros. XP fermā ir gandrīz pabeigta. Tagad mēs dodamies lejā. Un uz jebkuru pusi izrokamies ārā. Tātad šādi viņi no turienes kritīs lejā. Un šeit jūs viņus sitīsiet. Šādi te uzlieku. Un te aiztaisu ciet. Un tātad šeit. Labi, šie te nav vajadzīgi. Un tātad, kāpēc vajadzīgi tie stones labi? Jūs zināt, skeletoni šauja lokiem un viņi var jums šaut un trāpīt. Tātad šie stones labi ir domāti tāpēc, lai viņi jums nevarētu trāpīt. Jo, kad viņi te stāvēs, viņi jūs tā kā neredzēs. Šādi. Bet jūs viņiem varēsiet. Viņi jūs redzēs, viņi jums šaus, bet lielāka iespējamība, ka viņi jums netrāpīs. Tātad šādi te iztīsies pirmais stāvs, tā kā, kur jūs viņus sitīsiet. Tātad tagad mēs dodamies atpakaļ augšā. Un tagad saliksim spawnerus. Jūs varat likt spawnerus, cik daudz jūs gribat, bet nepārpildu. Es ieteiktu likt 4. Tātad jūs izdarāt šādi te. Un šeit galā liksim spawnerus. Šeit. Tas ir tāpēc, lai būtu tā kā atstarpe no griestiem, no sienas un... Nē, lai būtu atstarpe, lai viņi varētu brīvi tā kā spawnot. Diemžēl es nezinu, kā dabūt spawneri. Tieši konkrēti uz zombijiem, bet es domāju, ka serverī to var dabūt. Serverī var dabūt no adminiem, vai nopirkt serveros veikalos, internetu lapās. Šeit man, kā piemēram, vismaz būs šie te cūku spawnerīši. Tātad jūs to spawnerī uzliekat uz šī bloka, un šo bloku nositiet. Tā izdarat ar visiem. Jā. Un tad tagad jūs spawners ir gatavs. Tagad
ir jānosit visas lāpas, lai spawneri labāk spawnotos un jāpārliecinās, lai nav nekāda cauruma, pa kuriem tiek iekšā gaisma vai kaut kas tāds. Tātad tagad šeit visi tumšs. Ja šis konkrētais spawneris būtu kāds zombiju spawneris, tad viņš šeit kristu lejā un jūs viņus varētu sist. Tātad jā, un tas arī reāli viss. Tikai jums vajag dabūt konkrēto spawneri, kādu jūs vēlaties, un tad salikt, un tad kā vajadzētu strādāt. Paldies, ka skatījāties šo te videoklipu. Tas bija es, Mambo Čoko, un tiksimies nākošajā video. Uz redzīti!